līdz 50 gadiem es par veselību nedomāju, man nebija nekādas problēmas. Pēc 50 sāku domāt. Nogurums, tāds tāda apātība, man nekas negribās, arī kaut kādas meklējumos bija. Nu, nezinu, kaut ko gribu jaunu pamēģināt. Un tad Facebookā ieraudzīju tādas. Tur gāja runa par detoksu. Nu, tas man uzrunāja, es tāds arī uzrakstīju. Viņi, protams, man uzrakstīja, vai drīkst zvanīt par 2 mēnešus. Es teicu, ka jā, ka drīkst. Viņi pazvanīja. Apskaidroja nedaudz, tad es pieņēmu lēmumu, tad es mēģināšu par detoksu. Un tad es sāku ar detoksu, tālāk tāds pierunāja iet nākamo soli, antiparasitāro programmu, tad to es arī piekritu, tad piedāvāju trešo soli, un tad palikām pie šūnām. Gads ir pagājis, un tad es nonācu pie slēdziena tāda, kad ir kaut kas pamainījies. Mīnus 5 kg man ir nost. Jā, stabils turās, ja viņš no sākuma neturēs. Man, protams, arī labāk guļ pa naktī. Mainīja ēšanas paradus. Pagājušo gadu sāku mainīt ēšanas paradus. Pateicoties Koroļklubam, protams, es sekoju līdzi, man patīk tās receptes, piedalos tur arī dažos ieviešanas projektiņos, mazajos īsajos, kas tur ir tādi. Un daudz ko tādu, jā, un iemācījos ēst 3 ēdienu reizes, iemācījos salāts likt pušķīri, neēdu pa starpām neko, dzeru 2 litru šķidrumu, pat vairāk jau dzeru, ja kādreiz dzeru mazāk, tad tas ir izmainījies. Un krānu ūdeni nomainīja? Un vairs nedzeru krānu ūdeni. Es ļoti kādreiz trenējos, 4 reizes nedēļā gāju uz treniņiem, un pēc treniņiem man bija slinkums citreiz nomazgāties, uzreiz dušā es skatījos seriālu. Man vajadzēja noskatīties, un pēc seriāla es gāju mazgāties. Un līdz ar to es iedzīvojos ādas ēda vai sēna un kaut kas tāds. Viņas muguri pamrādījās pēc kaut kāda laika, kad ir plānota. Un es biju spiest iet pie ārsta, un ārsts man teica, jādzer antibiotikas, un tā ir ādas ēda vai sēna vai kaut kas tāds. Es nezinu, kas tas tāds ir, bet tāds. Ne viņš niez, ne viņš sāp, nekas, bet vienkārši nepatīk. Es nevaru uzrūt rekliņu, tur ir plankumi tādi brūni, ja. Es izdzēru antibiotikas, es smērēju smērītas, un bija tā, ka ik pa laikam viņš parādās, vienkārši ne no šā, ne no tā uz ķermeni. Un tad vēl bija tā tendence parādīties te kaut kur priekšā. Pārsteigums man bija tagad pēc gada, ka man tāds nav vairs. Man nav, es varu vilkt savus krekliņus ar plico muguru, man viņš nekur nav. Es vienkārši tikai konstatēju, ka viņa nav. Viņa ir pazudusi. Viņa tā kaut kur staigāja, bet viņas nav. Man vispār bija alerģija. Pēc kaut kā 40 gadu vecuma, tagad man 53 gadu. Pēc 40 gadiem kaut kur man parādījās alerģija. Pavasaros mocījos, man bija iesnas, man kakls niezējās, acis arī niezējas. Ja es kaut kādus ēdu kaut kādus produktus, pieņemsim riekstus ar miziņu, ja, es nemērcēju. Tagad es zinu, ka jāmērcē, ja. Tad man parasti sāka, es kasīties viss, ja, tā niezi. Tagad šo pavasaru man alerģija nebija, jo man noteica, ka ir no kaut kādiem turtekšņiem, kas 1000 kilometru rādījusā ir. Es mocījos, es dzēru, lietoju visādus preparātus pret alerģiju. Un šo pavasaru man nebija. Es kaut gan vecai teicu, ka es negribēju vēl šito visu stāstīt. Es gribēju vēl vien, kad iziet cauri un pavērot, varbūt es vienkārši man ir galvā. Ka tas nav tā, vai ne? Es tā vēl vienu kāju turējos no visu šitā te. Es tā nebija iekšā līdz galā. Un lūk, un tā alerģija nebija. Un pārsteigums bija liels, kad mamma nopirka mandels, un tāds liels smags mandels nopirka. Un es pie viņas ieeju dzīvoklī, un es saku, iedu pagaršot, es kaut kāds 6 mandels tāds aprēķinu, 7, neatceros cik, un tā aizēju savu dzīvokli, kaut kādas stundas paiet, un tā. Un es kaut kā tā domāju, kā man nav? Man taču niezēja parasti kakls. Man nav. Es arī neesmu notestējusi no burkāniem un no zaļiem zirnīšiem. Es nedrīkstēju svaigus no pārstīm, ja, tos cukurzirnīšus. Tur man neparasti niezēja kaut kas, un burkāns arī svaigs. Es kaut kur viņu ierīvēju kaut kādā veidā vai kā svaigu, tad man uzreiz ir niez kakls un visāds tāds problēmas.